Sveiki visiem, man sauc Nauris, un es gribu padalīties ar jums ar Dievu vārdu un ar evaņģēliju, to, kas ir rakstīts. Un jūs esat to dara, es gribu uzrakstīt divas raksturvietas. Pirmā ir 2. korintiešiem. Es saīsināšu 5:21. Proti to, kas grēku nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība, kā Jēzu Kristu. Proti Jēzus Kristus tiek padarīts par grēku. Otra raksturvieta ir Salamona pamācības 17. un 15. pantiņš. Un tur ir rakstīts: He that justifies the wicked and condemns the righteous is abomination to the Lord. Proti, viņš Latvijas, kas bez Dieva attaisno un taisno nosoda, abi negartnieki tā kunga acīs. Angliski tā. He that justifies the wicked and he that condemns the just, even they both are an abomination to the Lord. Proti, tas, kas attaisno ļaundari un nosoda taisno, ja? Abi divi ir negantīti tā kunga acīs. Un tad es iešu pie krusta. Un šeit pie krusta tiek arī sludināts evaņģēlijs. Tas ir evaņģēlijs sākums. Mūsu kunga žēlastība un Dieva labvēlība parādās pie evaņģēlija. Proti, te notiek ļoti svarīgas lietas. Pie krusta tas laika posms ir kaut kāds 6 stundas. Ir rakstīts no 3, 6 līdz 9. Tas ir aptuveni 9 no rīta, 12 pa dienu un 15 pa dienu jau vakars sanāk. Pusdienas 3. Ja? Tas ap 3 mūsu kunga Jēzus Kristus kopā ar šiem ļaudāriem piesīt pie krusta. Un Jēzus mūsu kungs kopā ar šiem ļaudāriem pie krusta ir 6 stundas. Šie ļaudari nav tikai saukti par ļaudariem, bet viņi ir apzīmēti kā, es uzrakstīšu priekšā pie tās ļaundaris un slepkava. Un šis ir arī ļaundaris un slepkava. To saka raksts par viņiem. Ko šie abi vīri dara? Viņi no sākuma savā starpā ir saistīti ar vienu domu, lai zaimotu mūsu kungu Jēzu Kristu. Jo ir rakstīts, ka viņi abi divi zaimo. Lai evaņģēliju lasītu, ir ļoti svarīgi lasīt ne tikai vienu grāmatu, bet visu 4 uzreiz. Jā. Tas ir atvērt Mateja evaņģēliju, Mateja evaņģēliju, Marka evaņģēliju, Lūkas evaņģēliju un Jāņa evaņģēliju. Jāņa evaņģēlija ir aprakstīts mazāk, bet tur ir rakstīts viena ļoti būtiska lieta, kad Jāņa evaņģēlijā mūsu kungs Jēzus visu piepilda. Un proti tā ir 27. Mateja evaņģēlijā, 19. 27. nodaļa Mateja evaņģēlijs, 19. nodaļa Jāņa evaņģēlijs, Lūkasam bija 23 un Markam, es domāju, 15. Ātri novērtēšu, es esmu uz pareizā ceļa savā spriedumā. Tā, kur tu Marks esi? Nu tā, šajos 4 evaņģēlijos tiek aprakstīti šie notikumi pie krusta, kas te notiek. Proti, ja jūs ieskatīsieties vienā no šiem evaņģēlijiem, ja, ir, tas viss ir evaņģēlijs. Vienā no grāmatām ir aprakstīts
noteikts notikums. Ja? Kur ir aprakstīti šie divi vīri, kādi viņi ir, kādā stāvoklī viņi ir. Proti, viņi ir slepkavas un ļaudari. Tas nozīmē viennozīmīgi, viņi ir zaguši, melojuši un pārkāpuši bauslību pilnā mērā. Ja? Otra lieta, kas tiek aprakstīts, ka viņi abi divi no paša sākuma zaimo mūsu kungu Jēzu Kristu. Jo viņiem kopā bija laiks 6 stundas. Proti 6 stundas, lai saprastu, ja? Vai nāktu pie atziņas, kas ir viņu vidū. Un te notiekās būtiska lieta. Ap pulkstens 3 aptuveni, 3 ap 6, tas ir 12 pa dienu, ja? Tajā laikā 6. Šis ļaunais, viņam kaut kas notiek, viņam kaut kas izmainās. Pirmkārt, viņi turpina noteikti viņu zaimot kaut kādā laika posmā un vēršās pie Jēzus. Šis vēršās pie Jēzus, ja tu esi tas un tas, ja tu esi Mesija un nezinu, kas tad glāb mūs. Un viņš zaimo, viņš ņirgājās, viņš saka, ja tu esi un tā tālāk. Šis cilvēks kaut ko saprats, tagad, ko viņš dara, viņš pārtrauc šo komunikāciju ar viņu. Proti, pārtrauc būt ar viņu vienā domā. Tagad viņš griežās pie šie cilvēki ar vārdiem. Viņš saka viņam, lai viņš to nedarītu. Ja? Viņš saka, mēs esam pelnījuši šo sodu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam noslapkojuši, mēs esam melojuši, mēs esam ļaundarbījuši savu dzīvē. Mēs esam pelnījuši to. Ko viņš dara tajā brīdī? Viņš atzīst sev par grēcinieku, atzīst sev par vainīgu. Ja? Un griežās pie viņa, sakot viņam, ka arī viņš ir vainīgs. Un pēc tam viņš saka viņam par mūsu kungu Jēzu Kristu, ka viņš ir bezvainīgs. Viņš apliecina, ka šis upuris, šis cilvēks, kas šeit pie krusta ir nevainīgs. Viņš saka, ka viņš neko nav pelnījis. Mēs esam pelnījuši, mēs esam ļaundarījuši, bet viņš nekā ļauna nav darījis. Viņš šeit atrodas netaisnīgi. Viņam šeit nevajadzētu būt, bet mums šeit vajag būt. Tad viņš norāja viņu. Ja? Nākamais, kas ir, šis cilvēks norāda šo cilvēku, un tad viņš griežās pie mūsu kunga Jēzus Kristus. Un te notiek brīnišķīga lieta. Te notiek brīnums. Jo es ticu, ka Dievs apgaismo viņu. Ko viņš saka? Jēzum Kristum viņš saka, Jēzu, ka tu būsi savā valstībā, piemini mani. Un te uzreiz var griezties pie vēstules romiešiem, 10. nodaļas, kur ir rakstīts, ka to savu mutu apliecinās Jēzus par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinās no miroņiem, un tu tiks izglābts. Un šis cilvēks reāli to izdara. Kāda ir situācija, kad visi dodās nāvē? Visiem ir viens liktenis šeit. Bet ko saka šis cilvēks? Esot pie krusta, esot tuvu nāvē. Viņš griežās pie Jēzus, viņš saka, Jēzu, ka tu būsi savā valstībā. Proti, valstība var būt tikai tam, kas ir kungs. Ar to viņš apliecinies rakstīts vēstulē romiešiem, ka Jēzus ir kungs, jo viņam ir valstība. Viņš griežās kungs, ka tu būsi savā valstībā. Piemini mani. Ja? Un ko Jēzus atbild? Patiesi tas šodien būs ar mani paradīzē. Un teikas tā lieta, ka viņš ne tikai apliecina, ka Jēzus ir kungs, proti tikai valstība var piederēt kungam, kādam, kas ir karalis, valdnieks pār kaut kādu noteiktu valstību. Ja? Un otrs, kā viņš pie krusta būdams, ejot nāvē, var domāt par kaut kādu valstību, kur Jēzus būs dzīvs. Un viņš ar to apliecina, ka Jēzus celsies augšā no miroņiem, kad viņš būs kaut kādā vietā, kur viņš nāvi nebaudīs, kur nāvē nebūs varas pār viņu. Un ar to viņš ar apliecina, un ar to viņš tiek ne tikai Jēzus uzrunāts, ka tu būsi šodien manā valstībā, bet viņš tiek attaisnots. Notiek brīnišķīga lieta. Šitas tiek viņš tā attaisnots, un šitas netiek attaisnots. Jo viņam nebija ticība. Viņš saka jā, un viņš iegājās pie mūsu kunga Jēzus Kristu. Bet kas šeit tagad notiek? Ļoti svarīga lieta. Jo pirmajā šeit ir,
korintiešiem, bet Salomona pamācībās ir rakstīts vēlreiz mocīši angļu valodā, tad latviešu. He who justifies the wicked and that condemns the just, even they both are an abomination to the Lord. Proti, kas šeit notiekās? Šeit notiekās tas, kādā veidā Dievs attaisno un pats paliek taisns. To, kas grēku nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku par mūsu kungu Jēzus Kristus, lai mēs viņā kļūtu Dievu taisnību, kādā veidā viņš tiek attaisnots. Jēzus taisnība nāk par šo netaisno cilvēku. Un viņa netaisnība nāk par mūsu kungu Jēzus Kristus, kā viņš to būtu darījis šo grēku. Jo viņš ir rakstīts, viņš tika pielīdzināts ļaundariem. Un pielīdzināšana tiekās, ka viņš kļūst par ļaundari, jo ir rakstīts to, kas grēku nepazina, to, kas ļaunu nepazina, to, kas nebija grēcīgs. Viņš padarīja, kas padarīja? Dievs padarīja, Tēvs padarīja viņu par grēku. Lai mēs Jēzu Kristu būtu Dieva taisnība. Un te ir moments. Salomona pamācīs 17.15. Ļoti svarīgs, un šis jautājums ir jāuzdo. Tas ir ļoti svarīgi. Un te ir rakstīts, He that justifies the wicked and that condemns the just, even they both are an abomination to the Lord. Un Latvijas, kas bez Dieva attaisno un taisno nosoda, abi negantieki tā kunga acīs. Wicked ir ļaundaris vairāk un bez Dievs, ja? Bet tas viss ir vienā buķi te iekšā. Bet jautājums jāuzdod tā, ko Dievs izdara? Viņš nosoda, taisno un attaisno, netaisno. Un te ir rakstīts, tad tāds, kas to dara, ir negantnieks, tā kunga acīs. Ko Dievs šeit pasaka? Ka viņš mūsu labā ir kļūst par šo negantnieku, šo grēku. Un tas ir tas veids, kā Dievs attaisno. Viņš kļūst par negantību, jo kas ir negantība? Grēks ir negantība Dieva acīs. Ļaunums ir negantība Dieva acīs. Un Dievs, proti cilvēks, mūsu kungs Jēzus Kristus, Dievs cilvēks, kļūst par šo negantību. Lai mūs attaisno. Vēlreiz mums viņš, kas bez Dievi attaisno un taisno nosoda, ir abi negantība kunga acīs. Un te tas notiekās. Taisnais tiek nosodīts. Jo ir rakstīts, it pleased the Lord to crush his son, to crush him. Lai mūs izglābtu. Dievs kļūst par negantību. Lai mūs izglābtu. Jo te viņš izdara tieši ko? Viņš attaisno bezdību, grēcinieku, ļaundaru, slepkavu un nosoda taisno. Bet mērķis tam visam ir, lai mūs izglābtu. Un tādā veidā Dievs paliek taisns un taisnot uz to, kas tic Jēzum. Ļoti svarīgs, jo es arī, kad uzdevu šo jautājumu, daudz man ļoti atbild, ka Dievs ir tāds, kāds viņš ir, un viņš dara visu, ko viņš grib. Bet Dievs nekad nebradās savas īpašības, viņš visās savās īpašībās, savā būtībā, savā dabā ir perfekts, pilnīgs. Viņa mīlestība nepārklāja viņa taisnību, viņa dusmas nepārklāja viņa mīlestību, viss tas darbojās harmoniski, viss ir pilnīgs, perfekts, viņš negrēko savā rīcībā, savā darbā. Un lai mūs attaisno, lai Dievs palika taisns, viņš šādi rīkojās. Un es vēlreiz tādu mesiģi gribu nodot, ka Dievs pats taisns būdams, un tādā veidā viņš parāda savu taisnību un taisno to, kas tic Jēzum Kristum. Un viņa grēks vairs nav uz viņu, bet uz Jēzus. Un te ir vēl lielāka cerība. Tā kā pašā Jēzu nebija grēka, bet viņš uzņēmās mūsu grēku. Viņš piecēlās no miroņiem. Un viņš grēkam nomira, lai dzīvotu Dievam. Un tāpat arī mēs mirstam grēkam, lai dzīvotu Dievam ticībā uz mūsu kungu Jēzus Kristu. Tā kā esiet svētīti un paldies jums visiem. Un Jēzus ir kungs. Halleluja! Slavu Dievam!